Romantiskā Āna šonadēļ jūtas vientuļa un cītīgi meklē kompāniju. Šķiet, vienu kompanionu viņai ir izdevies atrast. Kafiju. Var jau, bet es kafiju nedzeru, es varētu tēju dzert. Vienkārši tur sēžu. Negribi vienkārši man bišķi vientulīgi. Tad nākšu. Par ko var izvērsties divu meiteņu kafijas dzeršana? Protams, par zīlēšanu kafijas biezumos. Vai mans puisis ir ļoti greizsirdīgs par to, ka es esmu šovā? Tagad? Ups! Man var... Nu labi, Es man var... saslēdzīšu. Nekas. Tev vajadzēja izdarīt vēl tādu. Tāpēc, ka tas ir pa nākotni. Ups! O, viņš bija ļoti greizsirdīgs sākumā. Redzi, tur lejas ir ļoti daudz. Vienkārši čau. Bet nu pēc tam, tagad viņš par tevi domā. Protams, redzi, tur sirsniņa tāda uzzīmēta. Un augšā viņš ir pārdomas, viņam tevis pietrukst. Un es domāju, ka tagad viņš tevi vēl stiprāk mīl. Jo kāds cilvēks tev nav blakus, viņš tevi novērtē vairāk un viņš tevi vairāk mīl un gaida. Es domāju, ka viņš arī ir greizsirdīgs. Viņš arī ārpusē ir greizsirdīgs, ja es ar kādu runāju. Es domāju, ka viņam, protams, ir greizsirdība. Te redzi tādas melnas līnijas. Bet šeit atkal ir baltas līnijas un tādas sirsniņas. Un tomēr jums ir īsta mīlestība. Yeah! Vot tā. Tad tagad izskatās tā kā cūku kūtī, tā kā nezinu. Vot tā, laimā. He loves me!